Mēs esam nonākuši pie pilnsapulces noslēguma. Es pastīšos pulkstenī. Man ir prieks, es domāju, ka viņi beigsies 7. Viņi ir beigusies ātrāk tikai viena iemesla dēļ, mēs esam bijuši organizēti. Un tas liecina par briedim, lai gan es iepriekš šajā zālē šodien teicu, ka mūsu partija īstenībā vēl rāpo. Viņi vēl nav piecēlusies pilnībā kājās un nav sākusi savus lielos darbus. Bet es gribētu ieskicēt dažas tādas laika nogriežņus. Un man ir tiesības ieskicēt pēdējos 4 gadus, ja pirms 4 gadiem man ievēlēja par valsts prezidentu. Kā tas bija, jūs visi zināt, es arī zinu, vēl labāk par jums. Bet fakts tāds, kad bija jānoturās kājās tikai viena iemesla dēļ, kad es kā ārsts pārkāpu kādu tādu robežu, jo attiecībās starp cilvēku un pacientu viņa ārstu vienmēr ir ļoti liels humanisms un ļoti augsta ētikas latiņa, ja grib būt labi rezultāti. Es iekāpu šajā politiskā vidē un sapratu, ka viss tas, kas bija tur, man ir jānolaižās lejā, jo šī ētikas latiņa ir daudz zemāka. Man bija jāuzdod šis jautājums: nolaisties vai palikt tur, kur es biju? Es nespēju nolaisties. Es nespēju nolaisties no tās vides, kur bija argumenti, pārliecināšana, fakti, un tad skaities profesionāls, ja tev to nebija, tu biji vienkārši diletants vai nenopietns cilvēks. Un šeit es ienācu tajā politikā un bija kaut kā pretēji. Ja vairāk argumentu, ja vairāk faktu, ja tāds vājāks politiķis. Viņš nemāka. Es izdzīvoju tos 4 gadus. Es novilkšu tikai vienu nogriezni. Pirms 4 gadiem, kad es sāku to amatu, tad mums kāds cilvēks sēdēja cietumā ar aizdomām par apsūdzībām kādos smagos nodarījumies. Tas bija tas gads, kad es sāku savu pirmo prezidenta gadu. Un, kad nāca 4. gads pie beigām, šo pašu cilvēku sauc par vienu no ietekmīgākajiem cilvēkiem valstī. Un mēs uzņēmām to pa pašu saprotamu. Tas ir normāli. 4 gados šī mūsu ētiskā evolūcija, diemžēl, bija ar mīnus zīmi. Mēs kļuvām paši arvien depresīvāki, ja mums tomēr pašiem nepatika, ka mēs pieņemam lietas tādas kā negodīgums, kā alkatība, kā vienkārši, teikšu, mūsu kopējās mantas piesavināšanās. Mēs kaut kā cietām. Bet katreiz pienāk tā pēdējā pilīte, kas liek tām slūžām ieties vaļā. Un varbūt manā apziņā ar visu to informāciju, kas man bija, tas notika 28. maijā, un tā par rīkojums numur 2. Un ejot prom no šīs telpas, es gribu, lai jūs to zināt. Mans mērķis toreiz bija tiešām satricināt politisko sistēmu, lai attopās. Bet es nekad nebiju iedomājies, ka rezultātā atvērsies katra cilvēka enerģija. Ka katrs cilvēks pēkšņi sāks ne tikai domāt par valsti, bet stāstīt par sevi šajā valstī un paust gatavību līdzdarboties. Un nākošais bija referendums. Ar visām šaubām. Kāpēc viņš ir rosināts, ka cilvēki jau neatnāks, un varbūt pat nobalsos, kad viss ir kārtībā. Mēs lasījām, bet nepiekritām. Mēs visi aizgājām, un 44%, kas ir daudz, ja nav nekādas prasības, izņemot to, ka man paša personīgā vēlēšanas. Un nobalsojām ar 95% skaidru nē līdzšinējai politikai, līdzšinējiem parlamentam, līdzšinējai politikai, kas ir atkarīga no oligarhu vai tādu grupu naudas. Un nākošais solis, protams, bija, ko jūs, Zodlerkungs, darīsiet? Bija dažādas iespējas. Bet es izvēlēšu šo visgrūtāko, sākt no baltas lapas.
Jo tikai tā, sākot no baltas lapas, pat ja mūsu biogrāfijās ir kāds traips vai kāds grēks, mēs varam sākt no jauna. Un dibināšanas kongresa, tas dibināšanas sapulce nebija nemaz tik sen. Viņa bija 23. tajā pašā dienā, kad referendums. Un vēl nekas neliecināja, ka mēs būsim liels spēks. Kā katras partijas dibināšanā, ļoti liela dažādība, nepārāk veikla organizācija, satraukums. Ko es redzu šodien, 3 nedēļas vēlāk? Mēs šai zālē esam spēks, organizēts spēks, diskutēt spējīgs spēks, darboties spējīgs spēks. Pats galvenais, mēs esam paši sev radījuši instrumentu mainīt politiskos sistēmas, likumus un tos likumus, kuru dēļ mēs aizgājām referendumu dienā un nobalsojam ar vienu skaidru teikumu – pietiek. Bet ja mēs to neizdarītu, varbūt viss vēl projām būtu pa vecam. Tāpēc es gribu pateikt lielu paldies katram no jums, kas šai zālē, katram cilvēkam, kas jums ir mājās, blakus, jūsu pilsētās, darba vietās, par to, ka esat noticējušies, ka politika var būt goda lieta. Un tā jābūt goda lietai mūsu valstī. Es gribu pateikties paldies tiem visiem, kas nežēloja nekādu brīvo laiku un brīvprātīgi strādāja gan partijas birojā, gan pie programmas izstrādes. Ja katrs vārds tika izdiskutēts grūtās diskusijās, un tas vēl turpinās. Ja man jums ir jāatzīstās, 4000 zīmes mēs esam spiesti demonstrēt un pieteikt otrdien, jo arī šodien ir pietiekami daudz ideju un priekšlikumu no jums darba grupās, ka vienkārši būtu negodīgi un bezatbildīgi nemēģināt viņus iestrādāt šajās 4000 zīmes. Tā kā 4000 zīmes būs otrdien. Es gribēju pateikt arī visu paldies tiem, kas organizējās pa reģioniem. Tas nebija viegls darbs, jūs dzīvojat dažādās pilsētās, jūs tomēr pamazām ejat uz kontaktiem un kaut ko dara. Bet tagad nobeigumā tā pati tēma. Ja mēs gribam uzvarēt vēlēšanās, mums jāmācās visiem, jāsaprot mūsu programma, mums jāmācās tā skaidrot, mums jāmācās aģitēt un atbildēt uz jautājumu, kā tad jūsu partija varēs to realizēt tajās šaubīgās koalīcijās, kas ir mūsu saimā, pavisam tieši. Mēs uzvarēsim, un mums nebūs jāsadalās sīkos reizinātajos, lai realizētu savu programmu. Iekums pirmā atbilde uz bieži uzdoto jautājumu, bet ja mēs ticam un ja mēs strādāsim un nebaidīsimies tiešām mācīties, mums izdosies. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka nākošā tikšanās reize, kad mēs tiksimies varbūt jau domē, ir pavisam tuvu. Un šī gaisotne, kas bija šodien šeit, kongresa mājā, kur es arī sēdēju tur balkonā pirms 20 un vairāk gadiem, Tautas frontes pirmajā kongresā kā delegāts, ir atkal šeit un nekad mūs neatstās. Paldies visiem par dalību!